kādēļ eiro, kādēļ šis ir tik svarīgs projekts. Mums laikam nav bijis vēl neviena svarīgāka cita ekonomiskā projekta kopš iestāšanās Eiropas Savienībā kā eiro ieviešana. Tas ir un paliek ārkārtīgi svarīgs mērķis visā ekonomiskās attīstības virzienā. Eiro ieviešana ir vajadzīga, lai veicinātu starptautisko tirdzniecību, lai radītu jaunas darba vietas ar labu darbu samaksu, lai veicinātu investīcijas ražošanā, pirmkārt eksportspējīgajās nozarēs, lai virzītos Eiropas labklājības līmeņa virzienā. Ja Latvija pievienojas Eiropas Savienībai, tad mums uz visiem laikiem tiek izslēgts tāds jautājums kā valūtas devalvācijas risks. Tirdzniecībā samazināsies izmaksas valodas maiņai un maksājumu veikšanai, pastiprināsies konkurence un cenu salīdzināmība, kas dos labums pirmām kārtām patērētājiem un arī dos ļoti stingru orientāciju visiem ražotājiem. Ko var sagaidīt, ja mēs atsakāmies no eiro ieviešanas 2014. Gadā? Mums Latvijai, kā ļoti mazai un norobežotai no ārējās pasaules, no ārējās pasaules ekonomiskai telpai, var būt ļoti grūti attīstīties vienai pašai. Un šis faktors varbūt ir visiem ļoti labi jāsaprot, ja kāds ļoti spēcīgi iestājas pret eiro ieviešanu. Mums nav pietiekami iekšējo inovāciju klāstu, lai nodrošinātu ekonomikas izrāvienu ar mazāku vietējo resursu palīdzību. Nav arī labas alternatīvas tālākai padziļinātai ekonomiskai integrācijai Eiropas struktūrās, izņemot eiro ieviešanu. Nav zināms arī, kad no jauna mēs varētu saņemt uzaicinājumu pievienoties ekonomiskajai un monetārajai savienībai, ja mēs savu lēmumu nespējam pieņemt pašlaik. Šo faktoru jau minēja prezidents Andris Bērziņš savā jaungada uzrunā un atzīmējot to, ka ne jau Eiropai Latvija vajadzīga, Latvijai ir vajadzīga šis eiro un šī Eiropas integrācija.